Čau, draugi, nu ko, šodien ir superīgi saulaina, forša, vasarīga diena, vasarīgs vakars, un mēs aiziesim paskatīties uz Geto floorballu Grīziņkalnā. Sen nav būts uz floorballu, godīgi sakot, un es esmu ļoti sailgojies. Gribas aiziet uz floorballu, izbaudīt emocijas, paskatīties superīgas spēles, un, nu jā, ko mēs gaidam? Ejam. Nu ko, draugi, te nu mēs esam Grīziņkalns floorballs. Mūzikas nav, jo, nu, laikam, nu, jūs jau paši zināt visu to situāciju ar pilsētas cilvēkiem, bet, nu, ir viss kaut kas cits, un drīz mēs paskatīsimies, kas tad vēl šeit notiek, un paskatieties. Te, principā, jau viss notiek, tāpēc, nu, ejam, papļāpāsim ar kādu no spēlētājiem, skatītājiem un visiem pārējiem. Kaut kā tā, ejam! Piu! Tā, nu vīri, es nezinu, vai jūs redz, es pats neko neredzu, laikam. Nu pastāst kaut ko jūs, kas šeit galu galā šodien notiek? Šeit Geto Games. Geto Games. Pēdējais posms pirms superfināla. Pirms lielā superfināla. Kad būs lielais superfināls? 13. augustā. 13. augustā. Jūs tiekat, netiekat? Tiekam. Tiekat, jā? Tā kā, nu, viss būs, jā? Ar visām komandām tiek. Jā. Skaidrīt, ok, kādas izredzes jums, cik ļoti... Nu jāstās, kāda spriedze būs. Nu, bet jūs jau uztaisīt spriedzi, ne? Jā. Kādi ir novēlējumi pārējām komandām? Viņiem vispār ir jēga braukt uz šejienes? Domāju, ka nē, mums... Lai viņi atbrauc vienkārši ar otrādāk no izspēlēt. Nu, tā kā ekskursijā, vai ne, lai atbrauc? Jā, skaidrs. Bet, principā, šansi jau viņiem tur baigo nav, vai ne? Jā. Nu, skaidrs, Džek. Jūs tādi nopietni pretinieki. Rekur, draugi, jūs atkal redzat neīsto televīziju. Viltus televīzija. Jo es esmu vienīgā īstā televīzija. Nu ko, draugi, rekur, tieši man aiz muguras šodien notiks visas lielās spēles, kas pavisam drīz jau sāksies. Jā, nu, un, nezinu, izskatās baigi kruta. Redzēsim, kā komandas ir noskaņotas, cik ļoti viņi ir gatavi vai nav gatavi šīm te spēlēm. Nu, jā, pilnīgi pašam sagribējas uzspēlēt. Tā, Džeki, nu, varu jūs apsveikt, cik saprotu, to Klinders, kur jau ir apēsts, jā, bet, nu, kura vieta šodien bijusi? Pirmā vieta. Nu, tiešām čempioni, jā, kurā vecumā? U14. Bija grūti vispār šodien? Vai tā kā, nu, easy cut, ka tur izgājāt un... Vai ne? Jā. Tā kā negribat varbūt nākamgad kaut kādā bišķīta vecākā vecuma grupā uzspēlēt, vai bišķīt tāds līmenis ir nopietnāks? U60 varbūt. U60, jā? Jā. Skaidrīte. Ok, labi, klausies, kā Mežezers aizgāja uz urā? Jā. Bija nopietni, jā? Tur bija pirmā vieta pie jums? Pagabēc, viņi bija pirmā vietā? Viņi ir U60. Ok, Džek, te jūs nākamie esat. Ok, Džek, sakat, ir vajadzīgs šitās turnīras vai nav vajadzīgs? Jā. Vajag vairāk tādu. Vairāk, vai ne? Klausieties, ko teiks tiem cilvēkiem, kas šeit pat blakus dzīvo, un saka, ir drausmīgi, skaļi, ir nenormāli, neko nevaru dzirdēt. Bērni guļ mājās, es neko nedzirdu, hameleona rotaļus nedzirdu pa teliku, kas iet, nu vispār neko nedzirdu, kas notiek? Ko jūs viņiem pateiksat? Lai ieliek auto aizbrauc. Ok, labi. Aiztais logu un uzslēdz skaļāk mūziku un visu. Un viss būs, vai ne? Jā. Skaidrīt, bet jauniešiem kaut kas ir jādara pa vasaru, vai ne? Jā. Skaidrīt, super, Džek, paldies par interviju. Tā kā ķīnieši. Man spēcīgi bija. Ojā! Konnichiwa! Es varētu uzzināt, ko, lai es varētu kaut atbildīt sagatavot jau. Es pats nezinu, ko es jautāšu vēl. Tā, vīri, kā varu jūs godāt? Aksels, Kirills. Ļoti patīkami. Mani Artūrs. Vīri, pastāstat, kas šodien šeit notiks? Vārds jaunākiem. Geto Games. Kā vienmēr katru otru dienu, kas te notiek. Bet šodien
tāds interesantāks formāts. Tad būs attiecīgi 5 turnīrs, kur attiecīgi būs ļoti daudz virslīgas džeki. Parastais 3 posms un īpašais tautas bummas posms arī, kur sanāk daudz slavenības. Tos interesanti arī pastīties. Tas arī. Jā, tautas bumba, jā, tas arī ir interesanti, ok, bet pa florbolu varbūt dziļāk, jā, tie virslīgas džeki būs, kā ir pret viņiem, es atvainojos, es varbūt neatceros, vai jūs esat arī virslīgas džeki vai ne? Viņš Balskā spēlēja iepriekšējā sezonā es Rokitos, varbūt atceries. Rokitos vienu spēli es biju, tiesa gan tas bija neveiksmīgi priekš jums, bet atvainojos, ka tikai viena spēle bija. Ok, džeki, nu un kā vispār tie virslīgas džeki tur tā kā, nu, baigi jūtams tā atšķirība? Godīgi sakot, tur vajag bišķi pieredzīt, lai tā kā nevar tā uzreiz pirmajā posmā iekāpt un vajag bišķi tomēr pieredzi un jo to arī parāda prakse. Džeki no ķekavas, kur reāli kādu gaļu ceļ un tad jā, bet trenējas visu laiku šodien, tāpēc jā. Vajadzīgi pieredzīt. Skaidrīt, ok. Labi, nu un kā jums vispār sokās šajā te turnīra ejot, kā jums vispār iet, cik kruta izskaraties šajā te turnīrā vispār? Šogad diezgan sanāk tā mazāk piedalīties darba apsvērumu dēļ, bet nu ilgs gads spēlēts augstas vietas arī dabūt, tā kā ir tīri ok. Man attiecīgi divreiz sanāca šo zonu uzspēlēt, savāc vecos komandas vietus, kur 100 gadus nav spēlējuši. Vienā posmā izgāzāmies, otrajā gandrīz trešo vietu dabūjām. Krūti. Jā. Sakiet, vai ir vajadzīgs šitās pasākums vasarā Grīziņkalnā? Viennozīmīgi jā, jo tā kā tāda ķirsītas sports no sezonas, savādāks formāts, draugi, svaigs gaiss, mūzika. Bet jā, tad es viennozīmīgi uzskatu, ka ir vajadzīgs. Cik tev gadi? 26 šogad? Nezinu, 26 cilvēki, 26 gadu cilvēki, un viņš vēl projēts gatiņu. Tur Jānis Goja, 30 gadu 49 tur viņam. Nu, 49. Īstais vecums. Tā kā tas nav tikai jauniešiem. Sorry, Jāni, tas bija joks. Bet arī ilgšākiem cilvēkiem. Vai ne? Ir jēga tajā. Pilsēta cilvēkiem, ko jūs viņiem pateikstat? Ir kaut kas, ko viņiem nodot? Nezinu, ja gadījumā viņi skatās varbūt kaut kā. Var nodot tikai to, ka pasākums bez alkohola, pasākums, kur sportiski čeki, sporto ātrumi lieli, tiešām var izbaudīt šo pasākumu. Vai ne? Nākat uz Gato Games. Nenožēlosiet. Tas pats galvenais. Mazāk sēdiet mājās arī. Tieši tā. Super, paldies vīri. Paldies. Nezinu, kā Grīziņkalna iedzīvotājiem ir attieksme pret šīm te fūrām, kas te braukā. Es, man liekas, vairāk būtu uztraucies par to, ka šeit ir tāds trafiks, kur braukā fūras un diezgan skaļi braukā un diezgan daudz braukā. Tāpēc, man liekas, Gato Games ir salīdzinoši tāds maz skaitējums salīdzinot ar šīm te mašīnām, kravas seglu vilcējiem, kas braukā šeit ikdienā vienkārši tik nenormāli lielā plūsmā, kad, nu, kaut kā savādi ir. Mans vārds ir Pēteris. Pēter, ļoti patīk, ka mani Artūrs sauc. Pēter, apusēji. Pēter, tu šodien tur spēlēsi kaut ko vai tikai basīt atnāc Es atnācu tikai pamētāt. Tikai pamētāt, Nē, ja? es florbolists. Nē, esi, ja? Nav tava stihija. Skaidrīt, klausies, piedalies arī Getini turnīros kaut kādos? Piedalos, jā, man pat ir krekls, kur esmu uzvarējis par pirmo vietu. Aizmugurē rakstīts čempionu. Jā, viens nopietns spēlētājs. Klausies, kaut kur tā, trenējies droši vien, vai ne arī? Jā, trenējos arī sporta skolā. Skaidrīt, jā. Klausies, cik krutas ir tādas sacensības, cik viņas ir vajadzīgas, nezinu, cik ļoti viņas vajag jauniešiem? Es domāju, priekš augošiem sportistiem tāds ir ļoti vajadzīgs, it īpaši gētiņš iemācīties tā kā pagrūstīties apkārt pa laukumu, jo, tiesneši skatās mazāk nekā uz īstā laukumu, tad es domāju, ka bez gētiņiem mēs būtu tādu mīkstāku laukumu. Tas tādu vīrišķīgu gēnu tādu iedot, jā? Tādu iekšējo būvē. Skaidrīte, jā. Ok, nu un kā to visu tā jēzga ap to pilsēta cilvēkiem, nezinu, kaut kas ir, ko gribētos viņiem pateikt, ja nu gadījumā viņi skatās?
Nu, ja es skatās, tad es viņus aicinu piedalīties getiņā, jo šitā vieta man ļoti patīk. Un es gribētu, lai citi arī to izbauda. Un es gribētu pateikt, lai nesēž mājās, nāk ārā, mētā un izbauda vasaru. Tur būs ziema, nevarēs baigt tā nākt. Tieši tā, tieši tā. Skaidrīs, super, paldies tev. Lūdzu. Paldies, paldies. Tā, nu vīri, kā sauc jūsu komandu? Es neredzu, vai visi tiek tur kadrā, netiek visi kadrā. Tā, nu laikam tagad tiek. Kā sauc jūsu komandu? Jūs esat čempioni, ja? Jā. Dream Teams, ja? Jā. Jā, patīk, ka šitā, kad šitā sauc, ne? Ok, labi, kā jūs varat godāt ātri? Metis. Metis. Metīs. Metīs un? Metīs. Metīs un tu? Mesnis. Mesnis. Mestis. Mestis? Jā. Miskūzī. Nu vīri, nu vispār cik viegli bija, cik grūti bija, nezinu, tur bija nopietni pretinieki jums, nezinu, nebija? Nu jā, bija diezgan nopietni. Tur vienīgā normālā komanda bija Kebabs komanda, Kebabs viņi spēlēja ne pēc noteikumiem, tādēļ mēs viņu zaudējām. Kaut kā baigi grūstījās, vai kas bija? Jā, nu tur laukumā ieiet nebļaustās, nu vienkārši bļaustījās, ne par tā. Kaut ko randomā tur darīja, bet, nu, tā kā, nu. Visu var nofilmēt. Šitie viņi bija, ja? Jā, kaut kāda āksta reāli. Skaidrs, ok, labi. Atcerieties, nesakojiet viņiem Instagramā. Ok, vīri, jā, nu un labi, bija easy game šodien uz lielo superfinālu, kā tur izskatās? Nezinu, vai vēl tiksim, mēs paši nodarbojamies hokeju. Hokeju? Jā, mums Čehijā jābrauc. Opiņās. Nu, Čehijā tur būtu nopietni arī droši vien, vai ne? Jā. Skaidrīte. Ir vajadzīgi šitādi turnīri vispār? Nav vajadzīgi, nezinu. Ko teiksi tiem cilvēkiem, kas tur no pilsētas cilvēkiem, viņi saka, ka tur nav vajadzīgi, tur, nezinu, taisam ciet šito bodi, nezinu, paskaļu ir, nezinu. Ko teiksi? Nē, nu es atbalstu šito Geto games, taču otrdienās tev nav ko mājās darīt, tu atnāc tev uzspēlē, izbaudi laiku, fizisku. Plus kliņģeri vēl apēd, vai ne? Jā, reku uzēd, reku vēl mājas nofilmēt. Reku pils paskaļ. Nauda tek. Nu jā, nu. Jaunie līgumi kaut kādi ir, jā? Jā. Nu skaidri, reku Mežezers arī ir. Jā, Mežezers sponsorē garšīgi. Nefiltrētais Mežezers, jā. Nefiltrētais. Filtrētais, sorry, jā. Ok, labi, nu un Džeki nākamgad arī piedalīsties droši vien, jā? Jā, Klausies, nav doma pāriet uz florbolu? Nafik to hoci, ne? Nu, es esmu visur, es arī basketbolā esmu grāns, es visur esmu grāns. Jā? Jūs tā kā uz visiem sporta veidiem? Jā. Jūs arī, jā? Jā. Mēs izstāvam basketbolu arī pagājušajā nedēļā. Talantīgi cilvēki ir talantīgi visos sporta veidos, vai ne? Jā. Skaidrīs, super vīri, nu paldies jums novēlēšu veiksmi. Jā? Kas jāklēs? 3-4 metis. 3-4 Metīs! Šitais tas, kas lamājās parasti, jā? Jā. Ok. Tā, nu čau, klausies, nu kā var tevi godāt? Railens. Ļoti patīk, ka mani Artūrs droši, ka zini. Klausies, nu pastāst, kā to šodien gājis. Spēlēji šodien? Jā, pie U16. U16, jā, nu un kā gājis pēc? Ceturtdaļfinālā zaudējām. Zaudēt, jā, ko tā? Komandas biedrs sūdīgs. Ko citu? Kā viņu sauc? Matīs. Dodod Matīs. Matīs, nu tu biji sūdīgs, sorry. Nu, diemžēl, nu, kā pilsētā runā, nu tu biji sūdīgs šodien. Ko padarīt? Bet nu nekas, Matīs, tev būs viss iespējas arī revanšēties, tāpēc, Jā, nu... 5-5. 5-5, Matīs, tāpēc, nu... Jāparāda līmenis beidzot, Matīs, tā. tāpēc jāsaņemās, jā? Tieši tā. Ok, Matīs, jā. Nu, neko darīt, kā vispār, kā patīk šis turnīrs, nāc uz katru? Jā, var teikt, ka uz katru sākot kopš AB dambja. Jā. Bet šeit krūtāk, ne? Protams. Vai ne? Ir īpaši 5-5 uzspēlēt grīziņā. Krūts segums paskaties, re, kur arī, jā? Nu, superīgi. Vajadzēja kompīt uztaisīt. Tā, meitenes, nu, čau, kā varu jūs godāt? Kas jūs esat par komandu? No kurienes jūs nākat? No Mārupes. No Mārupes, skaidrīt, ok. Kā jums šodien ir gājis? Kādus... Spēlēs tikai? Jā. Skaidrīt, jā. Kāpēc jūs nesildaties? Kāpēc nav kaut kāds... Vēl gan, jā? Skaidrīt, labi, kādas emocijas pirms spēles, kā domājat, kā šodien varētu iet? Būs grūti, jā? Vienīgās meitenes. Jā? Bet, nu... Tās 3-3, jā, skaidrīte. Bet tas jau jūs nebaida, ne? Nu, ko, nu... Paņemsat pārbrauksat pāri visiem džekiem un viss, nu, easy peasy būs, ne? Nu, skaidrīte. Jā, kaut kur ikdienā trenēties arī droši vien, jā? Kur turpat Mārupē, jā?
Jūs forši smuki krekli skatos, jā? Paldies! Smuki, jā. Skaidrīti, bieži piedalāties šādos te turnīros? Jā. Katru nedēļu, katru mēnesi, jā? Skaidrs, malči. Ok, jā, nu un vai ir vajadzīgi šādi turnīri, šādas spēles? Jā? Skaidri, ko teiks tiem pilsētas cilvēkiem, tiem, kas tur grib aiztaisīt cieši šo te visu pasākumu? Tas ir slikti. Jā, nevajag. Bet nevajag pārstāvēt. Vasarā ir ko padarīt. Ok, meitenes, nu es vanošu tieši par jums šodien. Tieši par jums. Ok, super. Lai veicās. Paldies, meitenes. Vai būs sensācija, vai nebūs? Kā tā? Labi. Jūs to redzējāt? Paldies, paģēm. Sāca ārā. Nu ko, draugi, ir pulkstens kaut kur bišķīt pāri 12. Man aiz muguras notiek patreiz fināls Lielvārde pret Ķekavas komandu, ja man atmiņa neviļ. Jā, tad, nu, paldies tos visām komandām, kas šodien piedalījās. Paldies visiem spēlētājiem, kas šodien šeit bija. Man bija ļoti forši šeit pabūt un arī tāda forša pieredze no geto florbola. Ļoti superīgs turnīrs, ļoti daudz komandu un jā, jau nākamajā dienā mēs turpinam šo te turnīru. Jā, tāpēc, nu, paldies visām komandām. Paldies organizatoriem. Visiem paldies. Paldies arī skatītājiem. Paldies arī jums, ja parakstieties uz manu kanālu. Paldies, ja noskatījāties. Paldies, ja salikāt laikus. Paldies visiem. Tā kā tā. Nu jā, došos arī laikam mājās, noskatīšu šo spēli tagad līdz beigām, kā tur uzzināšu, kas uzvarēja, kas dabūs galveno balvu un jā, soļošais arī mājās. Laiks jau ir vēls un jāiet gulēt rītdien uz darbiem. Tā kā tā. Paldies, ka noskatījies. Čau! Foršu to dienu. Atā. Tīv. Jūs redzējāt, kādas ir emocijas, ja? Redzējāt? Atcergās.